tas mans spēks ir tajā, kur tas bija tajos 9 gados, iet šūpolēs vai kādā klusā vietā, kur man neviens neredz, un pavadīt laiku ar viņu. Citreiz vienkārši neko nesacīt, tā kā pat nelūgt, bet vienkārši sēdēt un teikt, te es esmu tēvs, nāc un runā ar mani. Un, protams, ko viņam pateikt man, ja es neesmu labu Dievu vārdu pazinējis, ja es nezinu Dievu vārdu, kas ir viņa vārdi mums, vai ne? Tā kā Dievu vārds neapšaubām ir bijis priekš manis tas, kas man ir devis spēku ļoti daudzās situācijās. Es jau stāstīju, mums nevarēja būt bērniņi, mēs meklējām tiešām vārdu, tiešai nozīmē apsolījums pa visu Bībeli, ko Dievu vārds saka, un atradām, ja? Un tādas grūtības un situācijas ir bijušas daudzas un dažādas, kur mēs esam redzējuši to Dievu palīdzību. Bet priekš manis, un man liekas, ka arī manas dzīves galvenā jēga, būtība ir tieši tas pavadīt laiku slepenajā kambarī ar viņu.